Šajā Midhunas zīmē Saturnam arī šī zīme ir ļoti labvēlīga. Tas dod iespēju, ka cilvēkam būs laba izglītība, viņš tieksies pēc izglītības. Parasti ir tā, ka šim cilvēkam, tā kā mēs zinām, ka Saturns pats sevi ir ļoti mierīgs pēc dabas, samierinās ar daudz ko, jā, tad šajā zīmē viņam šī daba izpaužās divējādi, jā, dvīņi paliek dvīņi, un attiecīgi, ja no vienas puses viņš var būt ļoti pacietīgs var samierināties ar jebkuru situāciju, jā, tad no otras puses viņš ir ļoti nepacietīgs, jā, un varbūt pat diezgan agresīvs, jā. Tā kā te ir divas puses, bet neskatoties uz to, šie cilvēki parasti ir ļoti vājas miesas būves, jā. Patīk, teiksim tā, arī te tā pati komunikācija var dalīties, vai nu cilvēks var arī melot, jā, vai atkal runāt taisnību, tā kā šeit ir šīs divas puses. Un parasti šiem cilvēkiem ir ļoti labi rezultāti tieši lauksaimniecībā, jā, ja mēs redzam, es tā pa piemēru jāsaku, ja mēs redzam, ka Saturns ir, piemēram, karjeras mājā, jā, dvīņu zīmē, tad pilnīgi noteikti šim cilvēkam var ieteikt darboties kādā no lauksaimniecības nozarēm.